Vīrokas ap kaklu, ieklausies sauļo pūs. Nerunā šobrīd vārdi kā akmeņi, neveikli būs, neveikli būs. Tad mūsu rīcībā ir 10 punkti katram, un novērtēsim aiz nulītes līdz 10. 10 ir labākā atzīme. Tiesnešiem vēl ir šāds instruments, kad atskan šāds signāls, improvizātori pārtrauc ainu un saņem kādus ieteikumus vai papildinājumus no tiesnešiem vai palūstos skatītājiem. Kurš gan kārtīgs cilvēks nezina, kas ir pelikāns? Ik viens cilvēks zina, kas ir pelikāns. Tas ir visatpazīstamākais putns uz pasaules, kā arī viens no mīkstākajiem, bet to jūs noteikti nezinājāt. Jo viņa dūnām taisa tik skaistus un mīkstus spilvenus, ka pilnīgi galva griežas riņķī. Savukārt sirpji ir asi un nāvējoši. Viņi pelikānus nonāvē ar vienu dūrienu, ja ir kārtīgs meistars, kas viņus tur rokā. Es personīgi esmu pret jebkāda sirpja, vienalga gara, tieva, ovāla, taisna, kvadrāta, bet pelikāni, redziet, pelikāniem nav svarīga ne forma, ne tas viņu izskats, jo spalvas visiem ir vienādas, vienlīdz mīkstas. Jūs man pasakiet, pasakiet, kāda viena spalva, viena dūna no pelikāna ir nogalinājis kādu cilvēku. Ziniet, kāda ir atbilde? Neviena, pilnīgi neviena. Sirpis sastāv vienīgi no asuma. Vienalga, kurā galā tu ķeries, tu vari sagriezties. Protams, viņiem ir turēklis, bet tas nav sirpis, tas ir turēklis. Pirmā bilde ir gatava, tas bija pirms nieka 50 gadiem, kad mans vīrs, pēdējo reizi izved man no kolkas. Tas ir ceļā, mēs bijām tikuši jau pie Lietuvas robežas, un šeit mūs apturēja pārbaudīt somas. Muļķīgi bilde, klik, klak. Šeit, jau pludmalē tikām līdz Palangai. Es nezināju, kā pareizi sauļoties, tā, lai iegūtu vislabāko, tā teikt, iedegumu. Vīrs, protams, lūkojās uz citām sievietēm. Tas kaut kāds puisis, viņš, nezinu, kāpījās viņu blakus, klik, klak. Šeit es sāku lasīt akmentiņus pludmalē. Vīrs atkal lūkojās citā virzienā. Viņš gribēja iepazīties, kad puisis mums izseko, klik, klak. Šeit mēs gribējām nofotografēties, paprasījām turistam, lai mūs nofotografē. Puisis gribēja bildēties kopā ar mums beigās. Klik, klak. Mēs viņam prasām, kas tu tāds esi, Viņš saka, es esmu vietējais Alnis. Vīram viņš ļoti patika, gribēja ņemt līdzi, es apvainojos, domāju, bērnus ar Alni kopā neaudzināšu. Klik, klak. Tā bija pirmā reize, kad es sapratu, ka es izdarīju kļūdu, prasot ceļojumu tikai uz Lietuvu. Es domāju, jāšauj arī tālāk, bet, vīrs paklup teica, ka nauda esot iekritus jūrā, mēs nekur tālāk neizbraukt nevarot. Alnis saka, palīdzēšot. Vai šī bilde nav paredzēta likt klāt? Te jau vīrs tā kā domā, ka tas Alnis mūs tomēr dabūs tālāk. Nekur viņš mūs nedabūja. Klik, klāk. Tas jau ir atpakaļ ceļā. Es biju nedaudz piekususi, jo es domāju, izvingrošos jogas pozās, sen vairs to nevar izdomāt. Vīrs rūpējās par brokastīm. Šeit Alnis ir katlā, raklis vēl kustināja. Vīrs ar lielo karoti viņu jau maisīja. Es biju sajūsmā, man tāds slaids, gaidīja brokastis. Klik, klak. Es sapratu, ka es bez sāls ēst nevaru, izmisumu. Vīrs bija labi paēdis. Alnis pietika vēl arī līdz nākamajai kāzu jubilejai. Aplausus komandai! Lūk
Naksnīgā salā sniegs no